Jā, šitai vajag daudz. 4 metri viņš. Te ir 4 metri konkrētais agregāts, viņš ir salokāms. Un to, ko mēs iepriekš runājam pie ārkla, šeit ir circeklausiem tās daļas. Ja tu paskaties dziļāk, redzi tā pati tā priekšņa, viņa ir karbīda pārklājuma. Respektīvi, viņa ļoti lēni dilst. Jā. Nu, viņa sanāk dārgāk, varbūt sākumā startā, bet viņa... Dārgāk, bet ja mēs paskaitām tās izmaksas, kas ir pie maiņas, tad ir daudz izdevīgāk, daudz parocīgāk. Jā, dubultā atskara, lai tas zars būtu izturīgs, lai viņš varētu noturēties savā pozīcijā. Ja ir kaut kādi akmiņi, tad viņš līdz galam rīcējās, līdz mašana rāmi augšai. Viņš gan jau rekur līdz šitai vietai. Viņš paceļās līdz pašai augšai, jā. Principā, ja būtu akmens kaut kur te, viņš arī līdz galam paceltos. Kā tie karbīdi, ka viņi ir tādi cietāki, viņi ir akmeņos? Nav tā, ka trauslāki paliek. Jā, tur jau ir tā lieta, karbīdam ir viens liels mīnus, tas, ka ir ļoti daudz akmeņu. Viņš ātrāk arī var noplīst karbīda daļa. Rulli arī var izvēlēties, kādu vajag, ja dotiem momentā ir metāla rullis ar tīrītājiem.